Nu, pastāsti, kas tāds esi. Es esmu Kristaps, es esmu tavs čoms. You already know. Un jā, šodien tāds, interesants topiks. Es domāju, daudziem varētu arī viņš jau būt tā kā pieriebies, tīpaši latviešiem. Nu, kur tu biji, ko tu darīji? Kad tu biji, varbūt? Es biju pagājuši gadu pavasarī Ukrainā. Mans mērķis tur bija vienkārši, viss tas labākais. Gan latviešiem, gan ukraiņiem. Es neteikšu precīzi, ko es darīju, bet vienkārši viss tas labākais. Tas ir, kas jāzina, kad es palīdzu gan latviešiem, gan ukraiņiem. Gan latviešiem, gan ukraiņiem palīdzēji? Jā. Kā tu viņiem palīdzēji? Military aids. Principā bišķiņ naudiņa, kā arī visādi produkti. Kādu Tur produktu? package, pārtikas produkti. Mitrās salvetes vajag karā, jo, lai tā kā fiks var noslaucīties. Jo, Bet kādu pārtiku viņiem vedi? to, ko sagatavo, to, ko citi palīdz. Tā kā es ievācu un pats arī. Bet ko Tur viņi tā viss. sagatavoja? Grīķis, kaut kādu karbonātu, ko viņi... Nē. Tikai sauso pārtiku. No Latvijas vispār, lai atvestu, mēs tikai sauso varam. Un šito te Piemēram. piena pulveri, makaroni, rīsi, putrājumi un vēl daudz ko citu snikeri. Arī reāli tā kā kastēm snikeri, jo tā kā, tas tāds favorītiņš, jo enerģija vajag ātri, un tad uzveid vienkārši snikeri, tur riekst, karameli, šokolādi, un tā kā tas iedod to enerģiju, ko vajag. Jā. Ir vēl citi iemesli, bet jā, es tos nevaru atklāt. Bet jā. Nogalināja kādu? Nē, nevaru. Es nevaru. Man nav pirmkārt, jo es neju armijā vēl. Bet, ja es pieteiktos, tad es pieņemu, ka jā, tad tas varētu notikt. Gribētu kādu nogalināt? Nē, nav man pagaidām tādas domas, jo, es vispār karu neatzīstu, bet ja viņš ir, tad viņā ir vienkārši jācīnās, jāizdzīvo. Cits iespējas nav vienkārši, vai tu dzīvo, mēģini izdzīvot, vai tu padodies. Divas opcijas. Kā tu padodies, vai tu pats sevi, nošauj. Tas ir visstrakākais gadījums, bet tā nevajadzētu nekad notikt tāda, bet karā noteikti tādas domas ir, un vēl kā var padoties, vienkārši gūstā aiziet, pret to valsts, kurā ir konflikts. Tā kā veidi, kā padoties, ir vairāk, bet nevajag nekad padoties. Ja karš sākās, tad, diemžēl, ir jāiet tajā iesaukumā mums kā vīriešiem. Mums tā ir aktuāla tēma. Bet arī var aizbēgt. Jā, var arī desertēt, bet tad es uzreiz uzskatīšu, ka tu būsi fucking tautas noziedznieks, ka tu būsi tā kā tautas nodevējs. Tā precīzāk būtu, jā. Tu būtu gatavs ieteikt karot pār Latviju? Jā, obligāti. Tev Latvijas tā kā politiskā situācija apmierina? Jā, mums ir labs prezidents tagad, jo to, ko viņš dara, ir diezgan racionāli. Viņam ir labas racionāla domāšana. Es domāju, ka tā kā priekš Latvijas viņš tiešām ir labs Edgars. Tas, kā viņš pats ir sevi reklamējis, tā teikt, kā par kandidatūru prezidenta bija dīvaini. Bet viņš nebaidās būt atklāts, un tas ir arī labi. Bet es domāju, viņš dara visu to labākajai Latvijai, tā kā politiskā ziņā, ekonomiskā. Viņš tiešām cenšas, un Evika Siliņa arī ir diezgan laba. Kas ir Evika Siliņa? Tā tur tagad... Kāda mācība ministra? Nē, viņa ir tā ministra, vienkārši tā galvenā kaut kāda. Premjerministrs? Vai premjerministrs, jā. Okay. Es aizmirsu, bet viņa arī ir tagad jauni ienākusi, un es domāju, viņi ir diezgan labi priekš Latvijas. Viņi tiešām beidzot mēs redzam kaut ko.
Ko tu redzi? Tas, ka viņiem actually interesē latviešu uzņēmumi, un tas, ka viņi braukā, un viņiem rūp, tā kā, ka latvieši kaut ko ražo paši, un līdz ar to viņi, tā kā, domāju, dod finansējumu. Nu, kaut ko viņi dara, bet tā kā, man patīk tas, es respektēju to, kad viņi braukā pa Latviju pie uzņēmumiem. Tā kā viena no uzņēmumiem bija zemniecības uzņēmums Kotiņi. Jā, es pats esmu bijis tā kā Kotiņos, un tas actually ir netālu no Latgales. Un viņi tur arī ražo visādas putrājumus, visu kaut ko, kviešus, graudus. Nu, principā graudus viņi pārdod. Un tas ir labi Latvijai, ka mēs savu ekonomiku tādā veidā būstājam, nevis pieņemsim importējam tur no Polijas, kas ir ļoti bieži, pieņemsim, no viss, kas ir Lidlā, Maksimā, daudz, kas ir no Polijas. Bet savukārt, ja mēs paši pārdod, tas būtu tā kā labāk. Kad tu biji Ukrainā? Kurā gadu laikā? Es jau teicu, pavasarī. Pavasarī? Jā. Es precīzi neteikšu datums. Okay. Nu, datums bet, nē. Nu, jā, bet pavasaris, pagājušajā gadu pavasarī, jā. Nu, ko tu darīji? Military aid. Es jau teicu. Nē, nu. Nu, bet ko es tur... Nu... Ko tu tur aizmirsi, jā? Nu, kāpēc tu tur aizbrauc? Jā, kāpēc tu tur aizbrauc vispār? Jā, tas labāks jautājums. Kāpēc es tur aizbraucu? Es nezinu, man patīk, ka tā teiksim, asas sajūtas, asas izjūtas, bet tas nav tā, ka es tur kaut kāds ekstrēmists, kaut kāds čoks, kas aizbrauc karā tur kaut kādā kara valstī un vienkārši, tā kā karš, nē, galīgi nav tā. Es saku, kā jau teicu, man bija vienkārši, es military aid, tas bija, galvenokārt iemesls, ko es varu atklāt. Un es izbraukāju pa vairākām pilsētām. Kas ir tas, ko tu nevari atklāt? Tas, ko es nevaru atklāt. Jā, ko tu nevari atklāt? Nu, es nevaru teikt to. Nu, iedot kaut kādu hintu. Bļā, kā to pateikt? Tas ir saistīts ar armiju. Bet tas nav saistīts, tas nav nekāds saistības tā kā ar to, kā tu iepriekš minēji, ir kaut kāda tur, nezinu, karošana, šaušana vai ne. Tas nav tā. Tas nav ar kaut kādu tur nogalināšanu. Vienkārši tas viss ir saistīts savā veidā ar karu. Es negribu, man nestīs. Man morāli, man iekšēji es pats negribu būt tāds atklāts. Jā, es neesmu tāds cilvēks, kurš atklāja, bet kā jau es minēju sākumā, viss tas labākais latviešiem un ukraiņiem. Viss tas labākais mums, ukraiņiem, neko sliktu es nevēlos. Es gribu izbeigt šo karu. Es gribu, lai viņš ātrāk tā kā izbeidzās. Tātad tu gribi, lai Krievija ātrāk uzvar? Ja mēs runājam par teritorijām, tad ir tā, tur ir trīs varianti, kā var beigties šis karš. Protams, izstās bēdīgi. Nav tā, ka visticamāk viss teritorijas neatgūs atpakaļ Ukraiņi. Diemžēl tā ir, jo karš jau ir riktīgi ievilcies, un šis karš ir, ilgstošs karš. Viņš jau iet bez mazliet tulīt, cik 2, 3 gadi, apmēram, 2 gadi. Bet, jā, 2 gadi tulīt tuvojās karam. Bet tur ir 3 opcijas. Viena ir tā kā tuvāk pie Kievas, un tā ir Krievu pusē vislabāk. Ja tu esi tā kā no Krievijas puses, tad tā ir vislabākā viņiem. Tad ir tā kā abu pušu, ne īsti, ne Ukraiņiem izdevīgi, ne Krieviem. Tāda vidu tā kā līnija, kur novalikt. Tad ir Ukraiņiem izdevīgākā līnija, ir atpakaļ pie Krimas. Varbūt Krim dabūs atpakaļ, bet es nezinu, man liekas, tas pagaidām ar šādu tempu, kā loģistika tur notiek, kad nevar piegādāt normālu munīciju. Diemžēl izstās tā pašvakāk. Kurās pilsētās tu biji Ukrainā? Ļivivā, Kīvā, Zaporižā. Tās tādas lielākās, ko visi zina. Tad vienkārši vēl tur caurbraucot Kropevņīcka. Bučā bija? Jā, Bučā es biju, actually. Pastāst, kā izsās Buču, kādas sajūtas Bučā iebraucot? Ko tu redzēji Bučā? Pirmkārt, kad es iebraucu Bučā, tur bija ļoti, ļoti pilsēta bija burtiski izjāta. Bet Ukraiņu malači, viņi uzbūvēja, tur bija tilts, kas bija uzspridzināts, un viņš tagad jau ir salabots.
tā kā ļoti ātrā tempā vispār tur salabo, un tagad tur mājas jau labo. Nu, tagad tur rīktīgi tur ir salabots. Vēl tā kā pagājušajā gadā tur bija diezgan izjāts, bet tagad ir normāli. Bet, protams, sekas var redzēt, mājas bija visas apšaudītas, daudz bija iegruvušas mājas. Un tā kā uzspridzināts? Jā, nodeguši, uzspridzināts. Tur bija interesants tāds memorial, laikam tā ir pareizi teikt. Piemineklis. Vienkārši visas uzspridzinātās mašīnas bija saliktas tādā parking lotā, un tur bija vienkārši uzzīmēts ar, ukraiņu zīmējumiem tādiem smukiem. Jā, man likās tas tā diezgan dope, bet tas atkal ir bēdīgi. Es uz to nevaru priecāties, par to nav jāpriecājas, tas vienkārši ir tā, lai vismaz overall. Tas ir vienkārši kā rētas, lai cilvēki redz rētas. Tas ir tā domāts. Tas nav domāts tā kā, papriecāties. Jo jāsaprot, ka tur var būt dzīvi cilvēki iekšā, kas tika uzspridzināti un izstāst diezgan, nežēlīgi. Bet jā, tā pilsēta bija viss trakākā, ko es redzēju. Viss izjātākā. Tā, kur bija tāda, ļoti izjāta. Un jā. Ghost-towns, jā, tur bija. Ghost-towns, jā, bet tur tāpat bija. Cilvēki ir, jo viņi atjauno, kā es minēju, tas tilts. Mājas vēl nebija atjaunotas, protams, mājas bija strakāk, bet es to pielīdzinu Buču kā Mārupi. Principā viņi tajā Mārupi, jo viņi bija tā diezgan zolīts rajons. Jā, privātmāja rajons un bija diezgan zolīts, tur bija tiešām attīstīti. Varēja redzēt, ka tur vēl ir tā attīstība, bet, protams, daudz kas bija nojaukts. Iznīcināts, pareizāk sakot. Jā. Kuras vistuvāk frontē es biju Zaporižā. Tur bija diezgan heavy. Zaporiža tagad ir Krievijas teritorija? Nē. Vēl ir Ukraiņa. Jo tā ir tā pirmā lielākā pilsēta pie tās frontes. Un sanāk, bet tur man bija mierīgi. Es nezinu, pēc vistuvāk bija, bet bija diezgan mierīgi. Bet bija brīdinājumi, bija sirēnas. Es ļoti daudz sirēnas pirmo reizi dzirdēju. Pirmo reizi, kur es reāli sirēnas dzirdēju, bija Zaporižā. Un tas brīdis ir diezgan heavy, jo tā, kad tu tāds brauc, tu domā, jā, būs sirēnas, tu saproti, tu apzinies, ko tur dari, kāpēc tu tur esi, bet tā, kad iehito tās sirēnas, tad tāds, fuck, tad ir tāds, jā, tu saproti, kad sūdi briest, un tas tiešām ir nopietni. Jā, un tur bija arī hotels iznīcināts. Bez mazliet tā kā Vērmanīs, bet tā kā 4 reizes lielāks, un tur bija tāds hotels, un viņš arī bija viss bija gruvās, iegruvis, drupačās, viss. Zaporižā? Jā, tikai tādā parkā. Jā, bet tur bija smuki. Jā, arī also visi autoship dealeri, visas mašīnas tika izņemtas. Tas ir loģiski, lai nav zaudējumi uzņēmumiem. Bet jā, tas arī tāds interesants fakts, ka visur tu brauc, jo tuvāk tu paliec pie frontes, jo tu saproti, ka tur daudz kas ir izņemts. Jo tālāk brauc pie frontes, jo viss paliek nedzīvāks. Tā kā dzīvāks paliek, munīcija ir, bet tas ir slikti, tur notiek apšaudas un bombardēšana. Tādā ziņā dzīvīgāks paliek, bet cilvēku ziņā, bērnu ziņā tur paliek mazāk. Bet tur cilvēki ir, visur ir viņi. Tā ir, nav jau tā, ka visi ir aizbraukuši, bet lielākā daļa ir aizbraukuši. Jā. Visbīstamāk atrasties ir benzīna tankos. Tas ir tā kā visbīstamākais, jo, ja viņus uzlaiž, tu automātiski tiek uzlaists pats gaisā. Jā, tāpēc no benzīna tankiem vajag diezgan ātri uzpildīties. Jo tur ir iespēja, ka var uzlaist raķetes, jo tas ir diezgan tāds taktisks punkts, kur laist raķetes virsū, jo tas čakarē visu to loģistiku. Atkal tu nevar uzpildīt tanks, jo it kā viņi tur neuzpildās. Es nezinu, arī es negribu baumbot, bet
viņi tur it kā neuzpildās, bet vienalga priekš cilvēkiem, lai civiliedzīvotāji varētu aizbraukt prom, viņiem jāuzpildās. Un tā kā arī sākās karš, principā, tur nedēļu, kamēr izbrauc no valsts ārā. Pieņemsim, ja tu esi sieviete, tu gribi izbraukt, tev ir bērni, visiem sākās panika. Protams, tas ir normāli, tā ir, bez tās nevar iztikt. Un tad visi ceļi ir pārpildīgi, visas tā kā maģistrāles, lielceļi ir ar mašīnām, un tad vienkārši vietējie, kas dzīvo tā kā pie lielceļiem, viņi iet pārdot pa lielāku uzcenojumu vienkārši šīs tā, preces, vienkārši ūdeņi, ēdienu, banāni bija ļoti dārgi. Tā kā vispār pamperi, pieņemsim, ir tie, kas dzīvo tur un visi tie veikali, viņi reāli uzpelnās to paši no sevis. Tā kā. Tas man likās tā heavy. Tev bija bailes nomirt? Tev bija sajūta, ka tu vari nomirt? Jā, protams, tā kā es biju Zaporižā, es vienkārši sēdēju tā kā vannā un es domāju, bāc, ja sprāks, tad būs tā kā, jo es varu uzsprākt, bet es nezinu, man tas pilnībā neaizgāja, jo man bija, paldies Dievam, viss mierīgi. Es tā kā apzinājos to, ka es varu nomirt. Man bija tā dziļā doma, ka varbūt es neatbraukšu atpakaļ dzīves, bet man līdz pilnībā tas neaizgāja, jo es nedzirdēju par laimi nevienas sprādzienu. Tas bija labi, bet... Bet varēja dzirdēt, jā. Bet varēja dzirdēt, jā. Un kur bija vismukāk? Ukrainā? Es teiktu, katrā pilsētā bija kaut kāds savs elements, bet mums labāk patīk Kijeva, arī Ļiviva. Tāpēc, kad Ļivivā man patika tās šaurās ieliņas, un Kijevā man vienkārši patika pilsēta kā tāda. Tas centrs tieši bija ļoti smuka vieta, jo tur ir reāli kalnaināks un diezgan plašāks. Un tiešām bija smuki. Man bija labs tā kā iespējas pirmais tajā pilsētā, kad es iebraucu. Tā kā, jā. Tu esi vienreiz bijis tikai Ukrainā vai vairāk? Jā, vienreiz. Un kā tu tiki līdz Ukrainai? Tagad tur tikai var tikt ar mašīnu, ar citu transporta līdzekli. Tur nevar tikt, nevar aizlidot, tur nevar, ar kuģi aizbraukt. Tikai ar mašīnu, un tagad ir diezgan slikti, jo grūti tur tagad ir īstenībā tikt, tāpēc, kad čakarē uz robežām. Tieši nevis latvieši, bet ukraiņus baigi čakarē poļi. Uz robežu nelaiž, pārbauda un tā. Ar ukraiņu pusē nav problēma. Ukrainā iebraukt ir bez problēmām, ukraiņu laiž. Arī tā, kad tu brauc ārā tieši no Ukraiņu puses, tā kā arī viņi laiž, bet tieši poļi, tā, kad tu satiec poļus, tad viņi sāk čakarēt Ukraiņus. Ja tu esi no Eiropas Savienības, tad nečakarē. Un kā ir ar Z burtu Ukrainā? Īstenībā labi, ka tu pajautāji šo jautājumu, jo man ienāca atmiņā, ko es atcerējos, bija tāda lieta, kad es braucu pa ielu Zaporižā, un tur bija restorāns ar nosaukumu Grizzly Bear. Un Grizzly ir ar ZZ, un tie Z burti. Es neatceros īsti, kā bija precīzi, bet vai viņi bija izrauti, vai viņi bija pārstrīpoti ar svītru pāri. Bija kaut kā tā. Kad tie Grizzly burti, tie Z bija vienkārši izrauti vai izsvītroti. Precīzi neatceros tagad. Jā, viņi izņemti no visur. Jā. Ukraiņiem ir kaut kāds savs ķipā Z burts, bet... Nezinu. Šo jautājumu es nemācīšu atbildēt. Man šķiet, ka varbūt viņiem ir, viņiem ir Azov. Tas Azov stāl, tas, kur ir pie Mariupols. Tur ir tā Azovas rūpnīca. Azovas jūra vispār, tā precīzāk teikt.
Un jā, viņiem ir šitas te, ja nemaldos, speciālā vienība Kraken, jā, Kraken, un tur laikam ir 8 kājas, tas milzīgais, tā kā Sea of Thieves. Jā, Krakens, viņiem ir Krakens, jā, tāda viņiem ir speciālā vienība. Es nezinu, vai viņiem ir laikam, bet es baigi par šo nebiju tā interesējies, tā baigi neievēroju. Okay. Bet ir jābūt kaut kādām atpazīstamības zīmēm katrai valstī jābūt. Braukt vēlreiz uz Ukrainu? Jā, es domāju, mierīgi. Patika, jā? Jā. Jo. Es nezinu, man īsti netraucē tas, kad tur ir karš, jo es gribu atbalstīt. Un es nebaidos, es neesmu viens no tiem cilvēkiem, kurš baidās, vai man kaut kas tā apturēs, man tik viegli nevar apturēt, un kā jau es minēju pašā sākumā, visu to labāko Ukraiņiem un latviešiem. Un tev ir jautājums, vai tu pats esi bijis Ukrainā? Es esmu bijis Ukrainā, es esmu bijis Krimā un vēl kaut kur. Jā, Krimā ir skaisti. Krimā bija forši, jā, tur visi tie dievlūdzēji. Jā, ir tie, tās. Tās pludmales. Priesteris. Bet ar fucking akmeņiem viss tās pludmales. Tur nav smilts. Jā, bet tur nav smilts, tur ir akmeņains, kalnains. Tas bija Ukrainā pirms... Tas bija kaut kāds, kurš 14? Pirms 14 gadiem es biju Ukrainā. Jā. Kādu vēl tev iespēju no Ukrainas? Kādi vietējie, kādi? Jā, kādi ir tie vietējie? Vietējie, tā kā, protams, cilvēki ir bēdīgi, jo jāsaprot tas, ka tur varēja nomirt viņiem pazīstamais, un līdz ar to viņi noteikti ir bēdīgi, vai arī pašiem ir kaut kāda traumatiska pieredze. Tā ir. Redzēji kādu traumētu? No jā, es īstenībā biju... Kas viņam bija? Es biju pirmkārt, daudz tā kā gan Ukrainas pusē, gan Krievijas pusē daudz ir paliek amputēti, rokas, kājas, jā, sakropļo cilvēku visas šīs mīnas un vispār karš ļoti sakropļo, tā ir. Un vēl es redzēju vienu omīti. Omīti? Jā, omīti, tā kā tirgu. Un es redzēju, ka viņi sāk raudāt vienkārši. Viņi tieši runāja pa telefonu, un viņi sāk raudāt, un es sapratu, ka gan jau kāds viņai, visticamāk, nomira. Es redzēju, ka riktīgi, tā kā tiešām no sirds rauda to redzēt, kad tur nav. Citiem ieteikt uz Ukrainu braukt? Tagad? Tagad tieši nē. Vienīgais tā kā, ja jūs gribat palīdzēt, bet arī tad palīdzēt var aizsūtīt caur pastu, caur vietām, kur var sūtīt. Caur pastu nē, bet tieši vienkārši ir vietas, kur var aizsūtīt. Jā. Ko domā par to, kad Putins pārāk bieži sāk pieminēt Baltijas valsts? Heavy. Ko es varu teikt? Ja mēs nepalīdzēsim Ukrainai tagad, tad visticamāk mēs esam nākamie, jā. Jo, ja Krievija uzvar tajā ideālajā līnijā, tā kā, protams, viņi visu grib ieņemt teritoriju, bet ja viņa pušo un dabūna vairāk teritorijas, viņai būs drosme, un mēs esam nākamie, viņi ies mums, un tad viņi strateģiski, visticamāk, caur Suvalku koridoru, tās stratēģijas, kas viņiem ir, to jau nevar pateikt, baigi tagad vēl. Es vismaz nevaru pateikt, jo, tu nevari neko sagaidīt no Krievijas, viņi var visu kaut ko izdarīt, bet, viens tas minējums ir tas, ka viņi nāks no Suvalku koridoru, grib aizslēgt, un tad, tad tikai mums var sūtīt palīdzību caur Zviedriju, un tad ir čau, jo tad viss loģistika ir sačakarēt, jo kaut ko būs grūti piegādāt. Tad Kurzem paliek vienīgā normālā vieta, kur var kaut ko aizsūtīt. Bet es domāju, ka karš noteikti briest. Visu šī... Arī Baltijā, jā? Jā, tieši mums, jo tā pieminekļu nojaukšana. Bet es uzskatu, tas ir tāpat vajadzīgs. Mums tā pieminekļi neko nenozīmē. Mums viņi tiešām neko nenozīmē tie pieminekļi.
Man viņi nav vajadzīgi, bez viņiem var dzīvot. Pieņemsim, Uzvaras parkā. Es priecājos, ka uztaisīja parku. Tas ir daudz vērtīgāk. Cilvēki tur iet tagad slēpot, nodarbojas ar sportu. Tas ir daudz labāk nekā vienkārši tukšs piemineklis. Jā. Kas latviešiem nav vajadzīgs. Jā, mums tas nav vajadzīgs. Jā, krieviem tas ir vajadzīgs, mums tas nav vajadzīgs. Nezinu. Tas ir mans uzskats. Jā, mums vajag Kārļa Ulmaņa pieminekli. Ir, jā. Zinu, Vairāk vajag. Vajag rītīgi, jā, vajag. Jā, vajag vairāk publicēt par to. Bet viņš arī diezgan interesanti tā, kad viņš sevi neoficiāli pasludināja par prezidentu. Jā. Ko Kārlis Ulmans bija slikts vai labs cilvēks? Nezinu, it kā labs. Bija ar savu politiku, ar savu kurzemi, tā teikt. Un viens likums visiem, ja nemaldos. Kā viņš teica? Kaut kā viņš teica. Es zinu, ka viņš atbrīvoja Latviju. Jā. Padarīja Latviju par neatkarīgu valsti. Jā. Es zinu, ka viņš padavās krieviem, bet jā, bet viņam nebija citas opcijas, jā. Būtu zaudējuši. Un tagad Kārļa Ulmaņa pieminekli, ne pieminekli, bet to kapa vietu nevar jau baigi noteikt, jo tur ir kaut kādā Krievijā. Uzbekistānā, Krievijā. Viņš ir kaut kādā, viņš nav Krievijā, viņš ir Dirsāk. Bet tas bija Padomju Savienība, jā. Jā, pagājušā. Tad jau varēja, es nezinu, kur viņš ir, bet kaut kur viņš ir. Tas tā žēl, ka nav. Žēl, ka nav. Jā, pateikts, kur viņš ir. Zināms, kur viņš nomira. Bet nav zināma precīza vieta, kur viņš ir apbedīts. Viņš ir nomiris 80 km attālumā no Grūzijas galvaspilsētas. Apglabāts. Tbilisis sanāk. Jā, Tbilisī kaut kur. Tajā apgabalā. Jā, bet piemineklis, bet tas sajauc ne piemineklis, bet kapa vieta nav, tas kapakmenis. Nav, jā, ir tikai piemineklis. Jā. Anyway, tu sev uzskati par nacionālistu? Nē, pirmais jautājums. Tu esi patriots? Jā, es esmu patriots, bet grūti atbildēt ar to nacionālismu. Tad tu jau patriots. Ko tu dari? Ko dari tagad, lai tu sev uzskatītu par patriotu? Es iestāšos armijā. Es eju valsts aizsardzības apmācībā. Bet sev visiem obligāti, sev nekādīgi tev neatšķirās no citiem. Jā, bet es to daru ar baudu. Es to daru, brīvprātīgi. Tā kā, jā, mums ir obligāts, bet es to daru ar prieku. Es ietu anyways, ja arī nebūtu obligāts dienests, es ietu. Un es nepametīšu šo zemi. Es palikšu līdz pēdējai asins pilē. Es uzskatu, tas ir diezgan racionāli, kas man padara par patriotu. Ir vēl vairākas lietas, kā es saku. Es palīdzu Latvijai visu to labāko. Jā. Kur ir tavi mīļākie svētki? Man ir 2. Man abi vienkārši tik ļoti patīk, ka es nevaru izvēlēties vienu. Tie ir Līgo svētki un Ziemassvētki. Okay. Man liekas, ka vajag Ziemassvētkus. Ziemassvētki ir visideālākie, jo tas ir laiks, kad tā kā tu esi vissaliedētākais ar ģimeni. Savukārt Līgo tu vari svinēt gan ar ģimeni, gan ar draugiem kopā. Tas nav tā kā tik saliedēts, Līgo? Jā, es teiktu, ka tu viņu svin gan ar draugiem, gan ar... Vienkārši piedzerties. Jā, bet Ziemassvētkos tu nedzersi aliņu. Var dzert, bet vairāk nē, tu dzersi kaut kādu karsto vīnu. Jā, karsto vīnu, tādas lietas dzer. Šņābi. Jā. Un tā ir tas moments, kad tu saliedējies. Bet savukārt Līgo tu svini ar draugiem pārsvarā.
Nē, var arī ģimeni, saka kopā. Nav tā, ka, bet Ziemassvētkus parasti nesvin no draugiem. Nē, ir kas svin, bet es nezinu, vajag to laiku pavadīt ar ģimeni. Piekrītu. 18. novembris svin? Jā, mēs tik šabi svinam, protams. Jā, arī reku. 18. novembrī. Tu saki, kā izpaužās mans patriotisms. Jā. Redz, mēs abi gājām, bet arī neskatoties uz to, ka mēs abi, es arī viens iet, mēs gājām uz visiem abiem lāpu gājieniem. Mēs visu pasākumu izturējām kopā. Mēs bijām uz to dronu pasākumu, uz to gaismu pasākumu. Jā, šogad bija tāds gaismas pasākums, jā. Militāro parādu mēs arī gājām. Tā kā es uzskatu, ka tur arī tas patriotisms slēpjās. Tas, ka mēs ejam uz šiem pasākumiem. Turpinam, pieminam leģionārus. Latvijā ir pietiekami daudz patrioti? Nē, nav pietiekami. Par maz, jā. Ļoti maz. Jo paši latvieši, mēs latvieši kā tādi neesam patriotiski pietiekami. Es varu saprast ar to, ka mēs esam Eiropas Savienībā un līdz ar to visi brauc dzīvot, kur viņi grib. Un tas ir tikai loģiski, ka tā ir. Bet es uzskatu, ka tomēr vajadzētu atgriezt to patriotismu, kas bija kādreiz. Kāds viņš bija kādreiz? Tas, ka mēs pretojāmies Krieviem, tāpēc mūs izsūtīja uz Sibīriju. Tātad tu esi nacionālists? Es nezinu. Es saprotu to terminu, ko viņš nozīmē, bet man grūti spriest, tāpēc, ka es negribu naidu kurināt pret nevienu tautu speciāli. Bet, Jo ir arī nacionālitātes, par kurām es vienkārši negribu runāt, bet tā nav Krievija, par Krieviju es esmu atklāts runāt. Sabili? Sabili, jā, sabili. Vienkārši tas, kad es nezinu, es negribētu naidoties pret nevienu tautu speciāli. Bet, ja tu nostājies Krievijas pusē, tad jau tu esi kā... Nē, nenostājos. Nē, tad es nenostājos. Nekādā gadījumā nenostāšos. Tad es nostājos tikai un vienīgi Latvijas pusē, tāpēc, ka es gribu būt latvietis, un es gribu atbalstīt Latviju. Es negribu mainīt savu pasi uz nekādu citu tautību. Es gribu atstāt savu... Es varētu paņemt kaut kādu divpusējo tautības pasi, tā kā divām tautībām. Kur būtu tā otrā tautība? Ukrainas. Es zinu, šeit nekad nebūs Krievija. Var ņemt abrēn sev pa piemiņu. Ir pēdējais brīdis šeit kaut ko labot. Viena himna, viens karoks, viena valoda. Šeit nekad.